Ļoti bieži cilvēks, pieņemot lēmumu attīrīt organismu, gaida visādus brīnumus, ka viņam uzreiz samazināsies svars -10 kg, ka viņš uzreiz jutīs baigo enerģiju, ka nu tik viss notiks. Patiesībā ir ļoti dažādi, jo arī organismi ir dažādi, līdz ar to nekad nevar neko apsolīt un nevar neko paredzēt. Visbiežākais ir tā, ka sākot šo attīrīšanos, cilvēkam parādās vairāk enerģijas, viņam paliek skaidrāka galva, samazinās tūska. Protams, organismi ir ļoti dažādi. Varbūt arī tā, ka ūdens sāk uzkrāties, un tad ir jāpieslēdz dabas vielas, kas palīdz nierēm. Varbūt tās nieres nav tik spēcīgas, lai tiktu ar šo galā. Tāpēc, uzsākot organisma attīrīšanu ar dabas vielām, ir jāpaļaujas uz to, ka viss notiks tā, kā jānotiek. Tā nav ķīmiskā ibumetīna tablete, kuru tu iedzer pēc 20 minūtēm pāriet galvassāpes, bet akna vienkārši mirst nost. Ir jāļaujās šim procesam, ir jābūt atvērtam, ir jāvēro savs organisms. Bieži vien arī saņemu tādas ziņas, es prasu cilvēkam, nu kā tu jūties? Nē, nu man jau nekas nav. Tur 2 kg nogājuši, tur tūska nogājusi, galva nav sāpējusi jau kaut kādu nedēļu, un tagad man nekāda uzlabojuma nav. Tā kad cilvēki ir laikam ļoti pieraduši, ka viņiem tik daudz, kas tiek solīts, līdz ar to viņi ir pieraduši gaidīt tādu riktīgo wow. Bet vajag bišķiņu mierā. Ļauties procesam, vērot organismu, uzticēties dabas vielām. Mēs esam no dabas nākuši, dabā ir viss, kas mums ir vajadzīgs.